Es neizskatās, ka es šķielēšu tā. Es vairs pirms tam papusdienām no kaut kāda salāta zobos. Rieksti. Kas ir spots? Cilvēks ir dzimis, lai darītu to, kas viņam patīk. Pag jāizlieš stulbums ārā. Kaut kādas skumjas sirdīs, nezinu, kāpēc, nevar izskaidrot. Man sauc Agnese no Trijienas parka. Es esmu cilvēks ar daudz dažādām izpausmēm. Es gribu būt būtne, kas nodzīvo interesantu dzīvi un kurai nav daudz lietu, ko nožēlot. Es esmu dzirdējis, ka cilvēki var nomirt, ja viņas daudz kutina. Es kutināšanas nomirtu. Kutināšana kā sporta veids, nu jau šahs ir sporta veids. Šahs ir sporta veids, vai ne? Man patīk ļoti skrituļot ar skrituļslidām. Un es ceru, ka nākotnē būs arvien vairāk un vairāk labi celiņi Rīgas ielās, kur es varētu realizēties kā skrituļslidotājs. Es neesmu ļoti kaislīga, vienkārši man ļoti patīk. Es pagājušajā gadā nobraucu 2 maratonus, man ļoti patika maratoni. Pirmo maratonu es nobraucu ar briesmīgām skrituļslidām, un tad es sapratu, ka kaut kas jāmaina. Un tad nomainīju skrituļslides un nobraucu otru maratonu ar labām skrituļslidām. Nu, man tie rezultāti nebija diezko labāki, bet vienalga es jutos labāk. Es vienmēr gribēju to izdarīt, braukt līdz kaut kādam transporta līdzeklim. Es pat esmu to vizualizējusi, kad es, teiksim, ar riteni kaut kā pieāķējos pie tramvaja un braucu kādu laiciņu. Vai ar tām pašām skrituļiem, es kādam tā pieāķējos, tā, kamēr man neredz. Jā, es zinu, skrituļu disko. Bet tas jau tā jau no tāda īsta braukāšana. Tur tu vairāk tā kā šļūts pa tādu apli. Man liekas, ka tā ir tāda vairāk iepazīšanās vieta un tusiņu vieta nekā kaut kāda reāla braukšanas vieta. Bet īstenībā es vēl gribētu pamēģināt tās skrituļslides, kas ir bez tiem papildu ritiņiem, kam ir tāda tā kā slēpe. Un tad ar tām skrituļiem var braukt pa mežu. Un tad es brauktu uz Siguldu. Man ir bijis tā, ka, teiksim, puisis kāds vienkārši, tā ikdienā pasaka kaut kādu tādu labu piezīmi, un tad uzreiz tā liekas, ka kaut kas ir noticis, ka kaut kas tāds ekstraordinārs ir noticis, varbūt, kad uz sejas kaut kas trāpījies, ne tur, kur vajag vai vēl kaut kā, un tas ir vienkārši tikai tāpēc, ka mēs neesam pieraduši pie komplimentiem. Man liekas, ka mūsu gadsimts ir vispār kaut kāds narcisma super gadsimts, kur dominē iPhones, un tur ir pat opcija, ka tu vari sevi bildēt ērtāk. Un ja man pienāk tāds puisis klāt un prasīt, kā viņš izskatās, tad teikt, nobildē sevi un ievērtē pats. Kaut kā tā. Un man liekas, ka puišiem nav jābūt arī pārāk smukiem. Puiši drīkst būt mazliet neglīti tādi, ar kaut kādām rētām, ar kaut kādām tādām... Viņi drīkst būt mazliet nevīžīgāki par meitenēm. Viņiem nav jābūt tādiem nopulētiem, smukiem, tīriem, kārtīgiem, tā kā no skatloga. Esiet veči. Īsti veči. Bet viņiem nav arī jāsmird, vai tur jābūt super netīriem. Vienkārši esiet normāli. Ja man būtu laika mašīna, tad es dotos uz kādu pīli, kaut kur viduslaikos, kur bija lielas kleitas, kur bija korsetes, un es gribētu pamēģināt, kā ir ar to kleitu staigāt. Es valkāju kraklus, jā. Parasts krakls. Es valkāju visādus kraklus. Es valkāju dažādus kraklus. Es valkāju T-kraklus, nakts kraklus, īskraklus. Rīga. Rīgas krakls, tu domā? Man tāds nav. Man nav Rīgas krakla. Vispār man nav daudz kraklu. Dīvainākā vieta, kuras esmu bijusi, pozitīvā ziņā, tas bija Kanadā. Mēs bijām botāniskajā dārzā, un tur bija daudz tauriņi. Un tas bija tā kā pasakā, tāpēc, ka mēs vienkārši iekšā tajā telpā, un tur visur lidoja tauriņi, riņķi, šitādi lieli tauriņi. Viņi uzsēdās uz galvas, uz kakla vai kristapams cepurus. Un bija arī beigti tauriņi apkārt, un tad tos tauriņus viņi liek iekšā tādās kastītēs, un viņus varēja nopirkt pēc tam pa $60. Ķīnā, man liekas, ka tur viss ir interesants. Tur cilvēki noteikti interesanti paši pa sevi. Un celtnes, es gribētu apskatīt visas celtnes, sakrālās celtnes, parastās celtnes, jaunās dizaina celtnes. Un aizbraukt ne tikai uz kādām lielām pilsētām, bet arī uz kādiem tā kā
tādiem ciemiem un laukiem un paskatīties, kā cilvēki dzīvo tur joprojām. Bordo krāsa ir vīna krāsa, asins krāsa. Bordo ir samts. Bordo mūzika. Bardi. Nav konekta. Dīdzis Bordo. Dīdzis Bordovskis. Dīdzis Bordo ir ļoti foršs. Es pazīstu Dīdzis Bordo. Viņš ir ļoti foršs puisis un viņam ļoti laba mūzika sanāk. Viņš bija Ķīnā. Kaut kā tas stāsts savijās Ķīna un Dīdzis Bordo. New York, New York! Kas ir spots? Kas ir spots? Cilvēks ir dzimis, lai darītu to, kas viņam patīk.